Mēs esam digituvi. Ingu, vai mēs esam digituvi? Noteikti mēs esam digituvi. Esam digituvi. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Sveiciens digituvi rubrikām. Šodien es jau ieminējos, ka pie manis ciemos nāk LMT korporatīvo klientu dienesta direktors, tāpēc mēs piecēmies kājās. Ingus Ozoliņš pie manis ciemos. Ingu, čau! Sveiks, Egon! Sveiki, klausītāji! Man liekas, ka tu esi pirmoreiz pie manis radio etrā ciemos. Noteikti pirmoreiz. Kā tas nākas? Tā tas ir gadījies, kad es esmu tikai tagad uzaicināts 2025. gada oktobrī. Es savukārt tavus pakalpojumus izmantoju kopš sākuma posma. Man liekas, ka kaut kāds 96, 7. gads. 2915. Paldies tev par to, un tu esi izdarījis pareizi izvēli. Vai ne? Bet šodien LMT nav vairs tikai par telefonu. Šobrīd mēs ejam jaunā virzienā, un šodien, mēs zinām, ir arī televīzija, bet tas būs pastarpināti. Kāpēc televīzijā mēs pieskaramies? Tāpēc, ka, ja jūs uzmanīgi klausīsieties, ko mēs esam izrunājuši, tad jūs tiksiet pie LMT Vieta televīzijas mūsdienīga satura platformā, kur pieejam gan populārākie TV kanāli, gan plaša satura bibliotēka, HBO seriāli, vārdu sakot, viss tur būs tā kā vajag. To varēs dabūt uz noteikti lietošanas laiku, uz pusgadu dodam. Uz pusgadu, bet jāklausās uzmanīgi. Būs kaut kādas detaļas, kur mēs piesiesimies, un tad pareizais pirmais droši vien, kas WhatsApp atsūtīs pareizo atbildu uz mūsu stāstīto, dabūs balvu. Bet balvu nav galvenais šajā pasaulē. Galvenais ir cilvēkiem darīt lielas lietas, un LMT tiešām dara lielas lietas, un kā jau es iezīmēju šodien, iet jaunā virzienā IT pakalpojumu uzņēmējiem sniedz palīdzīgu roku. Šajā gadījumā mēs runājam par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pareizi es saku, vai ne? Tie, kas tagad droši vien klausās, tā mēraukla, kas ir mazs un vidējs, viņš droši vien atšķirās no tā, kas ir Eiropas Savienībā noteikts un kas atrodas šeit Latvijā uz vietas. Bet paliksim pie mazs vidējs, jo tā galvenā atšķirība ir tāda, ka tie pavisam lielie uzņēmumi, viņiem tomēr arī tā ikdienas vajadzība vai dinamika un specifika ir krietni komplicētāka un sarežģītāka. Kas ir tas, ko mēs piedāvājam, ja mēs runājam par mazo vidējo uzņēmumu segmentu? Es domāju, ka te mēs varētu sākt ar tādu mazu tēlainu stāstu, kad katram uzņēmumam ir sava digitālā virtuve, tieši tāpat kā mūsu mājās ir virtuve. Un tajā virtuvē mēs paši zinām, ka neatkarīgi no tā, cik mums tā virtuve var būt liela vai maza, viņa var būt labākajā gadījumā funkcionāla un ļoti pārdomāta, bet tajā pašā laikā mums virtuve var būt pilna, piepakota ar visādiem gadžetiem. Un mēs pat neatceramies, kurā brīdī kāds gadgets ir nopirkts un kāpēc viņš ir vispār nepieciešams un vajadzīgs. Ja? Un ar tādu, varbūt tālainu stāstu mēs varam sākt, kad mazais vidējais uzņēmējs bieži vien tieši tāpat dzīvo. Viņa virtuvē digitālā ir reizēm pilna ar visu ko, un varbūt arī daudz lietas nemaz nav vajadzīgas ikdienai, vai tieši pretēji tā virtuve ir galīgi tukša, un tas var ietekmēt vispār kā tam uzņēmumam tālāk darboties. Jo tos teikt kaut kā vajadzēs dabūt gabalos. Lūk, es teiktu, es tagad nevarēšu reiz tādu piemēru iedot, bet es iedošu labu piemēru par vienu no mūsu klientiem, kas lieto vienu no mūsu pakalpojumiem un ir mūsu klients. Lieto tādu pakalpojumu kā Vietkasi. Par Vietkasi varbūt pastāstīšu nedaudz detalizētāk tālāk, bet tas klients ir, iespējams, rīdzinieki noteikti zina un ir saskārušies, tā ir Beķerē bazāra, kuri ir strauji auguši pēdējo, man liekas, pusotru gadu laikā, un viņiem, manuprāt, varbūt 6, 7, 8 jau tirniecības vietas ir. Un no tāda uzņēmējdarbības viedokļa viņiem ir ļoti daudz citas lietas, kas ikdienā ir jādara. Jānopērk milti, jāizcep garšīgas kanēļmaizītes, jānodrošina vispār kases darbība, preču realizācija. Jā, tā ir tā otra lieta, kas jebkuram uzņēmējam pat neatkarīgi no kāda žanra, vai viņš ir klasiskajā muzikā, vai viņš ir rokā, vienalga, visiem ir viena noteikuma, un ne visiem gribās tur tajā otrā pusē baigi iedziļināties, tāpēc labāk paņemt kādu, kurš zina, kā ar to tik galā. Tieši tā, un mēs šīs lietas pārzinām labāk, un tas uzņēmējs noteikti savā ikdienā par šo nedomā. Vai katrā ziņā, ja domā, tad tas tajā saraksta galā ir droši vien pašā lejas galā, jo ir cits daudz svarīgākas lietas. Un tad nākam talkā mēs, mums kā tehnoloģiju un inovāciju uzņēmumam, mēs esam ļoti liela grupa, mēs neesam tikai balss sakari, mums tajā
pienesumā, ko mēs varam ar šiem uzņēmējiem runāt, zinām un piedāvāt šo individuālo servisu, mēs ļoti labi saprotam viņus, un mēs varam aiztaupīt tās rūpes, lai, piemēram, šis pats piemērs par Beķerēju bazāru, kad viņi var nodrošināt šo kvalitīvo pakalpojumu, kas ir viņu pamat biznesa, tas ir garšīgs kūciņas, maizītes cepumi, un apkalpot labi klientus, un mēs savukārt nodrošinām to, lai viņiem šo naudu no šiem klientiem ir kā paņemt vienkāršā veidā, ērti un ar ļoti daudz papildus foršām, ja tā var latviski teikt, featurām, lai tālāk arī to izmantotu un transformētu, ar ko viņi ir labāk varbūt par, ar savu konkurences priekšrocību pret citiem konkurentiem. Šajā gadījumā tu pieminēji Vietkasi, kas pēc idejas ir arī ļoti labs rīks tiem, kuriem ir vajadzība pilsētas svētkos izskriet no savas bāzes vietas. Precīzi. Šī vasara mums bija patiesībā ļoti jaudīga. Vasaras gaitā mums Latvija ir pilna ar festivāliem, zvejnieku svētkiem, koncertūrēm. Mēs sākām ar grūti nosaukt visus secīgi, bet bijām gandrīz visur. Tā bija Eirobaskets kā lielākais, kur vajadzēja, man liekas, ka šitais ir ar domu bāts. Ja tur kaut kas nestrādā, tad tur ir slikti. Šajā gadījumā cilvēki latviski runāja čurāja karstu tādā ziņā par šo rīku, jo nekādas aizķeršanās vispār neviens sliktu vārdu nav. Sākām patiesībā, man liekas, mēs ar Summer Soundu. Tur mēs bijām, kur bija ļoti, ļoti arī daudz lietotāju un mūzikas baudītāju. Un, protams, mums pašiem sirds silda Eirobaskets, jo gan, varbūt izlasē varēja iet labāk, bet mums gāja krietni labāk, kā izlasē. Mēs nodrošinājām arēnā tirzniecības vietām Vietkasi, lai spētu nodrošināt. Un tur ir ļoti svarīgi atkal nianses, kad katram sportveidam ir sava tā specifika un ilgums. Un basketbols atkal ir ar to, ka viņš ir relatīvi īss tajos spēles ciklos. Respektīvi, tev ir jābūt ātram. Tur cilvēks pēc tā dzēriena ir atnācis tagad. Jā. Un viņam tagad vajag, un pēc minūtēm 10 viņš jau būs apakaļ spēlē. Tieši tā, jo no Vietkasas darbības mums labāk noteikti patiktu hokejs vai amerikāņu futbols. Bet Eirobaskets bija mūsu aprūpē, un mēs tiešām lepojamies, un nebija nekāda aizķeršanās, un visi, kas vēlējās iegādāties to, ko viņi vēlējās, to varēja izdarīt, izmantojot arī šos digitālos maksājumus. Man patīk, ka jums tādā ziņā visi baigi vienkārši tur bišķi no Steve Jobs varbūt ir aizņemta tā ideja, ka ir rīks, un tam ir nosaukums, un tas uzreiz pastāst, kas tas ir. Tādā ziņā nav baigi jāzīlē. Tas pats ar to gaisa mērītāju. Vienkārši šķāngš ir. Un tev ir pilnīgi skaidrs, tur nav, ko viņš dara. Šajā gadījumā Vietkasi tev ir pilnīgi skaidrs. Tiem, kas ir šajā biznesā, kuri kādreiz zina, ka tur vajag kases aparātu, tur vajag terminālu, tur vajag svītskodu, skeneru, šajā gadījumā tas viss ir vienā rīkā. Un tas viss ir ļoti svarīgi un būtiski, lai to darbību nodrošinātu. Jo to visu apvieno kaut kāds tāds arī pāris ikdienišķas lietas. Ja es pieskaršos tām kanēļu maizītēm, lai viņas noskanētu, pieņemt maksājumu, katra tā darbība varbūt aizņem kaut kādu laiku. Un varbūt, ja tie ir 5 pirkumi 5 stundās, tad tām 3-4 sekundēm nav nekāda nozīme. Bet tajā brīdī, kad ir daudzi 10, 100 pirkumi, tad gan šo preču uzskaita ar skeneri, ātrs maksājums, ātri, izvēlēties šajā displejā, piemēram, kas ir Vietkasē, kas ir ļoti līdzīgs koncepts kā virtuālrunim, var izvēlēties jau izkārtots šīs preces vai pakalpojums un secīgāk, kas ir arī visbiežāk pirktās. Tas dod to, ka pēc tam ir iespējams arī pat analītikā ļoti precīzi apskatīties un izdarīt arī tādas labas biznesa lēmumus, un apvienojot to ar ātrumu, dinamiku, tā ir milzīga priekšrocība jebkuram uzņēmējam pret konkurentiem, neatkarīgi to, ar ko viņš nodarbojās. Vai tas ir, būciņu tirzniecība, fizioterapijas centrs, riepu maiņas servis, kas tagad aktuāli ir, vai tas vispār ir festivāla laiks atkal vai koncerti. Ir sevišķi izbraukumā jāatzīst, bet kā jau tu iezīmēji, tas jau nav stāsts tikai par to izklaides pusi, tas ir arī par pamatpakalpojumiem, frizieriem gal galā. Jo visiem tur ir vajadzīgi tā pārvaldes portāls, ar automātiski aizpildīt kases žurnālu, tas viss ir vajadzīgs, diemžēl. Tādā ziņā nediemžēl, bet tā ir blakne. Varbūt cilvēkam vajag patīk griezt matus, bet ņemot vērā, ka viņam ir 22 klienti, bet katru mēnesi viņi atgriežās, nav baigais biznes, bet viņš viens pats. Viņam pašam jāgriež un pašam jāaizpild. Šajā gadījumā šis rīks tev būs ļoti labs palīgs, jo tas ir viss viena kaste. Man ļoti patīk, kā tu par šo pakalpojumu runā.
tu viņu varētu patiesībā ļoti labi vispār pārdot. Es atceros, ka mums kādreiz ar Artu Wolfu vecrīgā bija klubs, un tas bija pirms Viedkas. Mums šīs Rīgas būtu ļoti palīdzējis, jāatzīst. Starp citu, tā ir arī viena ļoti būtiska lieta. Mēs kopumā Latvijā un arī Baltija šie karšu norēķini ir ļoti, ļoti milzīgā daudzumā. Un ja nav šim tirgotājiem normāla kases sistēma, viņš patiesībā pazaudē naudu, jo tā varbūtība, ka tam pircējam ir skaidra nauda kabatā, vairums gadījumos var būt, kad arī nav nemaz tā skaidrās naudas. Un rītdien būs vēl mazāk. Rītdien būs noteikti vēl mazāk, jā. Es saprotu, ka par naudiņu mēs runājam, tad viedkasti var iegādāties arī bez baigām papildu investīcijām šajā pasaulē, tāpēc mēs runājam par mazo vai vidēju uzņēmumu, šajā gadījumā par mazo. Jā, tur ir vairāki soļi. Ja mēs skatāmies varbūt no tiem klientiem, kas jau ir mūsu esošie klienti, LMT klienti, tad viņiem ir lieliski iespēja iet uz sarunu ar savu klientu vadītāju vai menedžeri. Un attiecīgi, tas, kas ir vieta, kas jāatcerās, kad tā noteikti pirmkārtām ir vispār nepieciešama saruna, lai saprastu, kādām vajadzībām, mērķiem, jo tie risinājumi var būt ļoti dažādi. Ja? Un varbūt vieta, kas tiešā veidā nevarēs slēgt internetu veikalā, bet mēs meklēsim risinājumu tam, lai katrai situācijai tas būtu pielāgojot. Un no tāda ikdienas ieviešanas viedokļa tas ir ļoti ātri, ērti, vienkārši, un tāpēc arī šogad arī uz vasaru mēs to ļoti labi izjutām arī tajā, saucamajā pārvietojumā tirdzniecībā. Es saprotu, ka mēs varam, cenas arī droši vien atšķirās, bet tas no tevis sūtītais info man stāsta, ka var ņemt uz bezprocentu nomaksu, var iekārtu paņemt ar atvērto nomas ilgumu, līgumu uz 6 mēnešiem, var cikot, tur ir varianti. Ir varianti tā iemesla dēļ, kad katram tirgotājam, katram uzņēmējam ir kaut kāds savs process, kā viņi pārvalda savu biznesu, savu tirdzniecību, un no tā arī izriet tas, kā šie pakalpojumi ir veidoti vai uzbūvēti, jo pa pamatu kalpo pirmkārtām jau tā klienta interese. Tā, skolas iela pie Mārtiņa kapiem bēdiņa. Tas nebūs par mūsu stāstīto, bet sveiciens tiem, kas ir ceļās Lokas iela pie Mārtiņa kapiem, avāriju uz sliedēm, autobusi ar vieglo salikušies, sabiedriskais ir mierā, autiņiem arī lēnāks brauciens no darba uz mājām, sveiciens no Silgas. Silga, paldies! Klau, tas nav vienīgais, ar ko šodien mēs rubrikā Digituvi iekārdināsim cilvēks, kas domā, ka es zinu, kas ir LMT un jau ir nospraust no A līdz Z, ko LMT dara, un ir pilnīgi skaidrs, ka to LMT nedara. Datoru noma, vai to dara LMT, un tad uztaisam konkursu. Vai to dara LMT, vai LMT nodarbojās ar datoru nomu? Un tad ir pareizi atbildi. LMT to dara. Tagad dara. LMT to dara. Datoru noma arī uzņēmumiem šajā gadījumā, jo tas, ka mēs varam LMT veikalā paši paņemt uz nomu datoru, tas ir stāsts par Jāni vai Silgu. Bet šajā gadījumā Sijā Mijā arī var paņemt datoru, un pēc tam man kā ābolu cilvēkam ļoti sildi tas, ka mēs te varam, tas atkarībā no tā, kāda jums tur ir tas rīku pasauli. Mēs varam dot arī jaudīgus Apple datorus, tas ir tas, ko es esmu saņēmis info lapā no tevis. Tātad stāsts sīkāk datoru nomā, kam tas domāts un kāpēc šāds pakalpojums būtu vajadzīgs Sijā Mijā? Jā, atkal šī interese, parasti kā jau visi šie jaunie pakalpojumi veidojās pēc 2 principiem. Viens ir vai to pieprasa klienti, vai tie ir globāli pasaules tādas tendences, kas tehnoloģiju pasaulē notiek. Un datoru noma ir tāds apvienojošs elements, jo to gan pieprasa klienti, gan tas ir ļoti ērts risinājums no tā datoru parka pārvaldības viedokļa. Tā ir maza daļiņa. Jebkurš uzņēmējs, viņam vismaz ir viens laptops, viens dators. Un tur tas stāsts, žēl, ka mums šodien nav pusotra stunda. Šajā gadījumā tas nav īsti stāsts par dzelzi, vai ne? Dzelzi, tas nav. Tas ir stāsts par to, ka tev nav jābūt pašam IT speciālistam, tu viņu apkalpo, tu viņu uzturi. Tu zini, ka tur nebūs kaut kur nepareizi saspiests podziņas, jo tu kā nezinātājs nezini, kas tur bija. Man liekas, ka šitā. Ļoti vienkārši, jā. Piemēram, tev ir uzņēmums,
tev ir nepieciešams laptops, bet tu negribi ķēpāties ar to visu, kas ir vispār iegādes procesu. Varbūt, iespējams, tev nemaz nepietiek arī uzreiz skaidri naudas līdzekļi, lai tu vispār iegādātos. Jā, galā tu esi visi nospraudis šajām biznesām, kur Precīzi. Tu esi, tagad tu zini, ka rītā nopelnījis, bet šodien tas ir viss. Tieši tā. Un tajā pašā laikā tev ir nepieciešams licences, kiberdrošības risinājumi, galā beigās arī servis, kaut kādi pakalpojumi, kaut kas tomēr nedarbojās vai kaut kas ar sistēmām nav labi, tad mēs ar kolēģiem esam izstrādājuši priekš Latvijas varbūt ne pavisam unikālu, bet mūsu gadījumā ļoti, ļoti pielāgotu un foršu pakalpojumu šiem maziem vidējiem uzņēmējiem. Viņš vienkārši paņem laptopu, būtībā nomā uz periodu, un viņš lieto viņu. Un viņš būtībā arī pēc kāda laika, ja viņam viņš vairs nav nepieciešams, viņu var atgriezt atpakaļ, bet pārsvarā tas datoru parku pārvaldības cikls ir pietiekoši ilgs, un tas dators ir nepieciešams. Un atkal mēs nonākam tajā sadaļā, ko mēs runājām pašā sākumā. Tam uzņēmējiem nav par to jādomā, jo viņš parasti ir aizņemts ar citām ikdienas lietām, liksnām, un viņš saņem laptopu. Mēs konkrēti ejam ar divu veidu pašlaik piedāvājumiem. Un tie ir biznesa klases datori. Tā ir milzīga atšķirība, jo tas pilnībā no lietošanas viedokļa un tāds ilgtspējas ir pilnīgi cits stāsts. Tie ir HP vai Hewlett Packard un Apple datori, jo tās divas dažādas pasaules ir. Un vienkārši būtībā paņem, maksā mēnešu maksājumu, un nav jāmocās tur ar kaut kādām lieliem izdevumiem uzreiz, un programmatūrām, un visu pārējo, kas varbūt to 3, 4, 5 gadu laikā parasti notiek ar to datoru. Klausies, bet 36 eiro mēnesī šajā gadījumā uzņēmumam tas, paskaties, cik maksā tāds Apple dators. Tie arī būs 36 eiro mēnesī. Šajā gadījumā tev ir dators, domzīme, IT speciālistu konsultācija, tikai nesaka 24/7. Tur ir kaut noteikts laiks, jā. Tur ir vēl plašāks stāsts. Datoru nomā paredz noteikti pakalpojumu kompleksu, kas ir, un tas attiecīgi ir apaudzējams arī patiesībā līdz 24/7 stundu, 24/7 tā teikt, atbalstu visos jautājumos. Ja? Tā kā tur ir tie soļi, bet šeit mēs atkal ierožamies pie tā, kad LMT klientiem ļoti vienkārši zvans, e-pasts savam klientu vadītājiem, menedžerim, parunāties, saprast, kāda ir vispār ikdiena, cik ir datori nepieciešami, kāda nepieciešama, kā tā ikdiena tiek pārvaldīta. Ja? Un tad mēs jau tādā ļoti vienkāršā, foršā sarunu procesā nonākam pie tā, kāds tad ir tas adekvātākais risinājums. Ja? Bet katrā ziņā cenu piedāvājums ir no uzņēmuma skatu punktu ļoti, ļoti, ļoti pievilcīgs. 36 eiro mēnesī izklausās, ka tur jāņem pat ja tev jau ir dators, ko tu neizdarīsi. Plus, tu jau iezīmēji, bet tas IT speciālistu atbalsts, tas svarīgi šajā pasaulē, jo atkal atgriežamies pie cilvēkiem, kurus ap kūks. Viņi tajā jomā zina visu. To, ko mēs nezinām. Jo cilvēki mēs arī būtu uztaisījuši tādu biznesu, mēs neesam. Viņi zina to. Viņi zina to drēbi. Bet par IT iespējams, ka tur ir rops, un šajā gadījumā tu domā, kur lai meklē, bet tajā pašā laikā tev negribās arī pasauli izstāstīt, kāda tev tur ir, kāda tā darbības principi, galā tur kaut kāda noplūda arī iespējama. Šajā gadījumā šis ir tiešām ļoti vērtīgi. Tas, ka tu dabū, šajā gadījumā, LMT jau nav sabojājis savu slavu, tu nebūtu jādomā par to, ka bet viņi zinās, kā es sapu kūkas. Mēs noteikti palīdzēsim izdarīt to, lai tas kūku bizness aug, jo atkal, paņemot šo laptopu, tu ļoti labi tādu frāzi liki noplūdi, jo šis ir vēl viens vesels spektrs, kas mūsdienās tagad ir ļoti, ļoti aktuāls, tā vispār kiberdrošība. Un tur noteikti ir ļoti daudz šajā digitālajā virtuvē melnie caurumi, gandrīz lielai daļai Latvijas uzņēmumu, un atkal caur šo datoru par pārvaldību ir ļoti vienkāršs veids, ar kā vispār sākt apzināt šo situāciju un arī risināt. Un tas katrā ziņā, kas noteikti, tas ir ātri, ērti un ļoti vienkārši izdarāms. Tā, 2646, Jānis nāk ar sveicieniem. Prasa, vai šis pakalpojums, kas ir jūs izveidots, vai kāds citi izveidots pakalpojums, kur pārdodat zem LMT branda? No Jāņa sveiciens. Kas es redzu uzreiz, kur jūs vietkas var reklamēt pie dailītes? Tur, kur ir tā kas, tas mazais sparčiks. Es tagad ātrumā nepateikšu, bet vispār klienti ir pa visu Rīgu. Tehnoloģiski tur ir vairākas nianses, kā šo pakalpojumu veidot, un viņš nav
pilnībā vienpersoniski veidots LMT, jo tur ir gan šī maksājuma platforma, gan nepieciešams arī šis fiziskais posttermināls skeneris, bet patiesībā ir tā, ka visas šīs infrastruktūras apvienošana, uzturēšana, nodošana klientam, garantijas, servisi, tā viss ir LMT atbildība mūsu pusē. Par LMT tu ieminējies par kiberdrošības pasauli, kur tagad ir pilnīgi visiem skaidrs, ka tas ir viens no kara veidiem. Kiberdrošības risinājumu uzņēmumiem, ja gadījumā jums ir zināms spraugas, un jūs domājat, gan jau sajies. Neatstājiet uz varbūtību, tas tāpēc kā ar CSDD to akciju neredz, neapdzen, tāpēc, ka tur nesaies. Šajā gadījumā tas pats tā kā dzīties stulbā līkumā garām. Nesaies, vienā brīdī būs problēma. Tāpēc es saprotu, ka šobrīd uzņēmumi var vērsties pie LMT un uzzināt sīkāk par kiberdrošības risinājumiem. Tā skaitā, un atkal salīdzinājums, tie, kas brauc pat ne tikai ar auto, bet kam ir mājoklis, dzīvoklis vai māja, vairums no mums durvis un logas aizslēdziet. Ir īpaši brauc prom. Un ļoti vienkāršā veidā kiberdrošība pret to, piemēram, ja esmu uzņēmējs, tās ir tās durvis un logi. Ļoti vienkāršā veidā. Un šeit gan, ja varbūt tas laptops vai vietkase ir vienkāršāk pielāgojama un ļoti ērti un vienkārši izdarāms gan arī visiem uzņēmumiem, kas kaut kādās nozarēs darbojās, kiberdrošības risinājumi, tās gan jau ir ļoti komplicēti un sarežģīti daudzos gadījumos, jo vispār atkal tas sākās ar to vienkāršo sarunu, ir jāsaprot, kas tam uzņēmumam vispār ir, kas notiek, kas tam lācītim vēderā ir. Jo nereti ir tāda situācija, ka mēs atkal, kā mēs runājam sākumā par to digitālo virtuvi, ir daudz uzņēmumu, kuriem atkal ir virtuvēs šausmīgi dārgi gadžeti. Un viņi nav vispār vajadzīgi. To visu var vienkāršot. Ja? Netērēt naudu tik daudz, un to visu var sakārtot. Bet atkal es visu laiku aicinu aprunāties, sarunāties, jo tā mēs varam nonākt pie tāda, jo gatavs risinājums, kas der pilnīgi visiem, nav iespējams kiberdrošības jomā. Šīs arī neatiecas uz visiem, bet vēl viens no produktiem, ja mēs runājam par IT tehnoloģijām un attīstību, un pēc papīra tagad no 1. janvāra elektroniskās darba uzskaites jautājums ir mainījies būvniecības nozarē. Mazākos būvlaukumos tagad būs jāievieš tas EDLUS. Likumdošanas izmaiņas paredz, ka EDLUS jāpiemēro visos projektos, objektos, kur būvdarba vērtība ir vismaz 170,000 eiro. Principā tie visi. Mēs, tie ir gandrīz visi. Un mēs palīdzam šim mērķim, ko dara valsts ieņēmuma dienests, apkarotājuma ekonomika arī būvniecībā, bet tā pakalpojuma vēsture ir vēl senāka. Viņu izveidojām pateicoties vienam klientam vai pāris klientiem, kuri vēlējās šādu pakalpojumu. Un tālāk tas ir kļūst par tādu ļoti būtisku nozares spēlētāju. Dominē, protams, būvniecības nozarē, jo tur ir nepieciešams elektroniskā darba laika uzskaite, fiksācija, kad uzsākam darbu, kad beidzam stundas, atskaites valsts ieņēmuma dienestam. Un katrā ziņā viņš pilnībā attaisno savas cerības. Un, manuprāt, ja es ātrumā nekļūdos, ap 50% būvlaukumu noteikti Latvijā esam mēs ar elektroniskā darba laika uzskaiti. Tā, vai var iedot kontaktus, kam zvanīt LMT, lai pieteiktu šim pakalpojumam? Tagad es vēl nepateikšu, kuram pakalpojumam no Viktora sveiciens. Kas ir vēl viena ļoti svarīga lieta. Paldies Viktoram par šo jautājumu. Un LMT būtībā ir pieejams 24/7. Viena no retajām organizācijām, un mēs nodrošinām, mums ir svarīga komunikācijas saziņa ar klientu 24/7, un patiesībā, ieejot arī LMT mājaslapā vai sociālos tīklos, uzreiz var arī atrast šo iespēju, kā sazināties jebkurā brīdī. Esošie atkal LMT klientu juridiskas personas ar savu klientu vadītāju menedžeri zinās, kā sazināties. Viktors ir dabūtais klients, ko mēs šodien dabūjām. Viktors datornoma, viņam interesē. Perfekti. Tā, par to viedkasi mēs solījām, ka var dabūt balvu. Es saku, ka šis ir tas brīdis. WhatsApp numuru tu zini, WhatsApp 2844 7744. Esam digitūbi. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERT.LV un Latvijas mobilais telefons. Tātad, es teicu, ka būs LMT vieta televīzija uz pusgadu bez maksas. Mūsdienīga satura platformā, kurā pieejam gan populārākie TV kanāli, gan plaša satura bibliotēkā, jaunākās Latvijā veidotās filmas, arī HBO labumi. Tātad, jums ir jānosauc, jābūt pirmiem, kas nosauc, kādos šī gada pasākumos tirgotāji ir izmantojuši LMT viedkasi.
Mēs pieminējām vairākus tādus punktus. Nosauc vismaz vienu, es pirmais, kas nosauc vismaz vienu, un uz pusgadu LMT bez maksas man jau ir pareizi atbild. Kā tas izskatās dzīvē. Galvenais nepalaid garām, kurš tur bija pirmais apakšiņā, ja? Un tas uz tavu atbildību. Labi. Tā, ja pāraksts ir pirmais izrādās. Zin kā, ieraksts ar kļūdu un tad... Edit, jā. Mierīgi. Tā, 29362. Mēs tevi savadīsim ar Ivetu. Sveiciens Ivetai no LMT. Mēs tevi savadīsim kopā ar Ivetu un tad viss sakārtosiet. Eiro basket bija viens no pasākumiem. Un Summer Sounds mēs ieminējām vēl arī otrs pasākums. Precīzi. Līdz ar to ir darīts. Nu, nāc ciemos, Ingu vēl, jo katru reizi pusstundas laikā paigi nosvilst tas laiks rādījā ētrā. Ļoti ātri, tā kā paldies, ka uzaicināji, un visiem, kas klausās, lai mierīgs mājapceļš. Paldies!